Labvakar visiem, kas mani skatās. Šī ir otrā nodarbība vai video, ko es ierakstu priekš jums. Jo pirms sāku dalīties ar kaut kādām dziļākām zināšanām, ar savu pieredzi, es gribu arī dažas niansītes jums izstāstīt, lai jums šis te process būtu tāds vieglāks un arī pašiem saprotamāks. Un, ziniet, ir informācija un ir zināšanas. Un manā izpratnē tās ir ļoti divas atšķirīgas lietas. Jo ar informāciju saprot visu to plūsmu, kas ikdienā pār mums gāžās, vai tas ir radio, vai televīzija, vai internetā ziņas, jebkurā no sociālajiem portāliem vai kaut kādām mājaslapām, kaut kādām rīkiem, jā, vai Instagrams vai Facebooks. Tur ir informācijas gūzma. Tas viss, saprotiet, mūsos ienāk. Un nevar jau vienmēr zināt, kāda ietekme uz mums atstāja, vai ne? Līdz ar to es teiktu, ka ir bišķīt jābūt tādam, varbūt nebailīgam vai uzmanīgam, tas nebūtu īstais vārds, bet tādam atbildīgam pret sevi. Nelasīt visu, kas trāpās pa rokai, neklausīties visu, kas trāpās, jā. Tas pats televizors, tā kaste patiesībā vairāk tikai biedē cilvēkus, nekā dot kaut ko vērtīgu viņiem. Diemžēl tā ir. Un atbildiet paši sev uz jautājumu, vai tas, ko es tur dzirdu, nes man kaut ko labu, noderīgu, es to varu izmantot, vai arī liek man vienīgi par kaut ko kreņķēties, pārdzīvot, stresot. Vai tas ir tā vērts? Ziniet, informācija mūsos ienāk, un pat ja mēs neapzināmies, viņa kaut kur mūsos saglabājās un paliek. Un ja tāda veida informācija atkārtojas, tad viņa beigās nonāk zemapziņā jau kā tāda pārliecība, ka tas ir pareizi. Pēc tam mēs nevaram saprast, no kurienes mums rodās kaut kādas vai bailes, vai kaut kāda nedrošība, kaut kāda konkrēta reakcija uz kaut ko. Tāpēc, ka mēs esam ielaiduši sevī pārāk daudz visu kā. Visu šo informāciju būtu jāpārbauda, lai mēs varētu zināt, vai tam var uzticēties, vai tam nevar uzticēties. Un tāpēc es atdalu. Informācija, tas ir vienkārši viena tante teica. Būsim godīgi, ja? Sauksim lietas īstajos vārdos. Viena tante teica kaut ko, jā. Varbūt tas pat nav interesanti priekš mums, bet mēs to dzirdam. Savukārt zināšanas, tas ir kaut kas tāds, ko jūs esat sevi ielaiduši, jūs par to esat domājuši, mēģinājuši saprast, iedziļināties tajā jautājumā, mēģinājuši šo te zināšanu kaut kādu, teoriju, teiksim, jā, saprotu. Kaut kādu teoriju tātad pielietot praksē, savā dzīvē un vērot, kas pēc tam mainās, kas notiek, kā tas izmaina mani, vai varbūt tas ietekmē manus tuvākos, apkārtējos cilvēkus, jā. Pēc tā mēs varam spriest, cik šī te informācija ir bijusi noderīga. Un tad, kad ir šis te pielietojums, kad mēs sākam saprast, kā tā zināšana darbojās, kad mēs varam izdarīt kaut kādus secinājumus par to, tā jau kļūst par mūsu pieredzi, un tā ir zināšana.
jo mēs balstamies uz savu pieredzi, vai ne? Kas ir paša piedzīvots, izjusts, tas mūsos saglabājas. Ar to mēs varam padalīties tālāk. Bet pirms kaut kas ir paša piedzīvots, tā vēl nav zināšana. Un vērojot cilvēkus, godīgi teikšu, es lielākai daļai dzirdu, ka cilvēki vienkārši stāsta kaut kur uzņemta informāciju, viņi nodod šo informāciju tālāk. Piestrādā par radioaparātu vai par papagaili. Bet tas, diemžēl, nav zināšanas. Lai iegūtu zināšanas, ir jāpiepūlās. Un tāpēc es ieteiktu tiešām izturēties atbildīgi pret to, kas jūsos ienāk. Un ja ienāk, tad pārbaudiet. Jo savulaik runā, ka arī Buda ir teicis, ka nevajag pieņemt visu, ko jūs dzirdat no manis par tīru patiesību tikai tādēļ, ka es to esmu teicis. Jā. To vienmēr vajag pārbaudīt. Un tad, ja tas ir labi, tas jums noder, tas jums palīdz, tad pieņemiet to zināšanai un lietojiet tālāk. Tas tāds pirmais norādījums. Klausoties šos te video, es centīšos viņus nerakstīt pārāk garus, lai viņi arī ir, tās 15 minūtes apmēram. Būs tēmas, kas būs plašāks, kuras 15 minūtēs izrunāt nevar. Tad mēģināšu ar cipariņiem atzīmēt, ka tā ir, teiksim, tur 3. nodarbības, 1., 2., 3. daļa. Tā, lai jūs spētu orientēties tajā visā. Un, godīgi teikšu, iesaku klausīties tādā veidā, tādā kārtībā, kādā es viņus ierakstīšu, jo es tomēr centīšos salikt tādā secībā, kādā mums vairāk rodās šī te izpratne par to, kas un kā darbojās, lai tas pareizāk ieguļās cilvēkam. Līdz ar to pastāv zinām kārtība, jā. Tas nav tā, kā var paņemt grāmatu, atšķirt pēdējo lapspusi un izlasīt beigas, jā, un tad sākt no sākuma. Tas nevienmēr ir tas labākais dzīvē. Es zinu, bērnībā arī tā mēdzu darīt. Bet, ar grāmatām varbūt tā vēl reizēm var. Zināšanas tomēr prasa kaut kādu sistēmu. Tāpēc es šādu sistēmu izveidošu, un mēs pieskarsimies dažādiem visuma likumiem. Viņi atbild patiesībā par daudzām dažādām mūsu dzīves sfērām. Ir likums, kas nosaka, kā pareizi mācīties, kā to darīt efektīvi un ātri. Ir visuma likums, kas nosaka, kādā veidā tiek būvētas, piemēram, kaut kādas apvienotas grupas, jā, kolektīvi. Piemēram, gan darba kolektīvs, gan būvējam personīgo firmu, piemēram, arī meklējam darbiniekus un tā tālāk. Ir svarīgi, lai tie cilvēki mācētu sastrādāties. Un ir zinām likumi, kas palīdz izdarīt to pareizi un efektīvi. Kā šādus kolektīvus veidot tādus, lai negribās bēgt no turienes, jā, kā no spitālīgajiem. Ir likumi, kas atbild par mūsu bioloģiju, par to, kā darbojās mūsu bioloģija, respektīvi ķermenis. Tas būs stāsts arī par to, kā rūpēties par savu veselību. Jo ir niansīts, kurus mums vajadzētu zināt. Ir arī enerģijas apmaiņas likumi, jā, par to, kā enerģija plūst, uz kurien neplūst, kāpēc, kā viņi mainās.
tās ir lietas, ko mēs ar acīm nevaram redzēt. Bet ja mēs esam pietiekami uzmanīgi, lai vērotu apkārtējo pasauli, tad mēs sākam to saprast. To var iemācīties. Nav tā, ka kādam būtu jāpiedzimst ar īpašām spējām, kā kaut kādam gaišreģim, lai redzētu enerģijas. Nē, to mēs jebkurš varam iemācīties just. Un mēs to arī jūtam. Patiesība jau ir tā, ka mēs jūtam. Mūs vienīgi no mazām dienām iemāca skolā, ka galvenais ir domāt. Domāt ar prātu. Bet prāts jau nejūt, viņš jau nesaprot, kas ir just. Un tad mēs tās sajūtas savas tā kā atbīdam malā, kāds vairāk, kāds mazāk, bet vienalga. Un tad citreiz nemaz īsti nesaprotam, kas mūsos notiek un kāpēc mums krājās kaut kādas emocijas, kāpēc mēs ar kaut ko esam neapmierināti, tikai tāpēc, ka mēs paši sev godīgi neatzīstam. Neatzīstamies tajā, ko mēs jūtam. Ka mums kaut ko varbūt negribās darīt, kaut kur varbūt negribās braukt. Ar kādu negribās runāt, bet ir tā otra puse, tas labā audzinātā cilvēka sindroms, kas tā kā uzliek par pienākumu. Bet es teikšu no pieredzes godīgi, ka mums ir tikai viena atbildība un tikai viens pienākums. Katram pašam pret savu dvēseli, savas dvēseles attīstību. Tas ir vienīgais, par ko mēs nesam atbildību. Visuma priekšā, Dieva priekšā. Sauciet, kā gribiet. Tas ir viens un tas pats. Jo, ja reiz mēs esam, tātad kāds mūs ir radījis. Nenotika tā, ka lielā sprādziena ietekmē haotiskās daļiņas vienkārši uzsprāga un viss pēkšņi sakārtojās vienā milzīgā sistēmā. Ja? Nē, tātad šīs process tika vadīts. Un, ja jau reiz viņš ir vadīts, tā tad ir kāds, kas šo procesu vada. Un manā izpratnē tie ir augstāk attīstīti saprāti, kurus mēs kā parasti cilvēki varētu saukt par dieviem. Tā. Un tas nebūs viens vienīgs dievs. Tas būs kopums. Jo šādu milzīgu visumu viens pats nevar uzbūvēt. Tas, ar ko mēs sāksim nākošajā reizē, tas patiesībā būs cilvēks pats, jo mēs ārkārtīgi maz par sevi zinām. Mums ir visai maldīgs priekšstats par to, kas ir cilvēks. Reiz jau Delfa orakuls ieteica, ka cilvēki iepazīst pats sevi. Tad mēs ar to arī nākošais sāksim. Bet šim vakaram tas pagaidām viss. Atā.